Tā, čau tev, kas mūs šobrīd klausies vai arī skaties. Šodien man ir ļoti svarīga un tāda nosacīta kā delikāta tēma, ko, manuprāt, mēs arī sievietes pašas esam pataisījuši par delikātu, lai gan patiesībā ļoti aktuāli daudzām. Un mēs runāsim par urīna nesturēšanu un ar to saistītām problēmām. Un pie manis šodien ciemos ir uroloģe Sanda Siliņa. Sveika, Sanda! Prieks tev redzēt! Sveiki, apusēji! Un, zin kā, es jau lūdzu sievietēm, lai iesūta tos jautājumus, un to jautājumu tiešām bija tik daudz, un pēc tam jau arī man bija, kur ir tā saruna, ka es jau gribu zināt, un kā atbild uz to savu problēmu, kāda, kas šajā brīdī notiek. Es esmu sadalījusi tos jautājumus tā kā trijās lielās daļās. No sākuma nedaudz parunājam, kad var rasties problēmas, jo arī tu pati man minēji jau, kad priekš grāmatas rakstīšanas lūdzu tavu padomu, ja. Viens ir jau pēc dzemdībām var rasties šī problēma, tā nav tā kā perimenopauzes vai tikai pusmūža problēma. Un tad pāriesim vairāk uz to perimenopauzes daļu, jo tur ir nāk komplektā jau kā estrogēna izmaiņas arī, kas tur ietekmējās. Un tad tas otrais bloks būs lielais, ko tad var darīt. Bet sākumā no tiem cēloņiem, kā pie tā vispār visa var tikt. Un sākam ar to, kāpēc sievietēm jau diezgan agrā jaunībā var tieši pēc dzemdībām rasties šī urīna nesaturēšana. Jā, pirmkārt, paldies par uzaicinājumu. Un man ļoti liels prieks, ka mēs par šo tēmu runājam, jo šī tiešām ir ļoti aktuāla tēma un delikāta. Bet es arvien vairāk saskaros ar pacientiem, kurus man tieši stāsta ārprāts. Ja es būtu to agrāk zinājis, es būtu noteikti nākusi ātrāk pie jums. Un, man liekas, pacientu izglītošana ir ļoti būtiska. Mums ārstiem savā ikdienā skrienot, darot vizītes, veicot pacientu pieņemšanas operācijas, īsti varbūt tam laika tik ļoti nesanāk, tāpēc ir ļoti vērtīgi, kad ir šādi podkāsti, kur sievietes tiešām var daudz ko uzzināt. Jā, tas ir ļoti apsveicami. Jā. Un kāpēc tad tieši jaunām sievietēm veidojās? Jā. Pēc dzemdībām ir tā, ka tas notiek dēļ tā, ka jau dzemdību laikā ir pastiprināts spiediens uz iegurņa muskultūru. Ja? Saites stiepjās, viņas izstiepjās, un šajā laikā ļoti pieaug progesterons, ja? Un arī relaksīns, tas ir tādi hormoni, līdz ar to šīs saites atslābinās. Un tad, kad notiek pašas dzemdības, šīs saites tiek arī saspiestas, ja? Visa iegurņa muskultūra tiek saspiesta. It sevišķi tas ir pasliktina, tas ir dzemdību otrais periods ir ilgs, ja, ir liels bērns, un, ja pieņemsim, arī dzemdībās izmanto instrumentus, piemēram, kā vakumu vai stangas, ja, tad ir ļoti liels risks būt šīm urīna nesaturēšanas epizodēm. Jāsaka arī tas, ka sievietes pēc dzemdībām aptuveni trešdaļa saskarās ar šo problēmu, ja, bet nav teikts, ka tas saglabāsies visam. Tas ir vienkārši pēc dzemdībām pirmajā tajā periodā, ja. Otrs iemesls ir tas nervu kairinājums, jo ir nervus pudendus, kas ir atbildīgs par urīna izvedu kanālu un arī šo te iegurņu muskultūru. Ja tas tiek saspiests vai bojāts, arī tad var būt šī te urīna nesaturēšana, kā arī pēc dzemdībām strauji samazinās šis estrogēns un progesterons, muskultūra un auda kļūst vājāki, mīkstāki un arī veidojas šīs spontānās noplūdes. Un ceturtais iemesls ir saistīts ar urīna pūsli. Bieži vien pacientiem izmanto šo te epidurālo anestēziju, ja, un arī rodās šī audu tūska. Līdz ar to urīna pūsli ir grūti iztukšot, un līdz ar to mums arī veidojas tādas spontānas noplūdes. Bet šim visam, tieši jaunām sievietēm, ja mēs runājam par pēcdzemdību periodu, ir jāsamazinās aptuveni 3 līdz 6 nedēļu laikā. Šis te viss mazinās. Tā, ka nav ko baidīties, ja tas mums viss notiek pirmajās 3 nedēļās, tas viss pāries. Ļoti daudz varbūt baidās par to, bet nav jābaidās, tas viss atrisināsies. Taču, ja tas neatrisinās, tad noteikti ir jāmeklē fizioterapeita palīdzība un ārsta urologa vai ginekologa. Super, un to, ko darīt jau konkrētāk pie katra no tiem, mēs runāsim tā kā beigu daļā. Ļoti labs sākums par sievietēm, kurām tas ir pēc dzemdībām, un tagad pārējām pie tā, kad jau ir šie perimenopauzes radītie simptomi, kas nozīmē, ka kulnītes darbnīca pamazām beidzās, ja, un sākās hormonu disbalanss, un rezultātā arī viņi tā kā samazinās. Kas šajā gadījumā notiek? Un tad es kontekstā gribētu ar to, ja tur izreiz ir izstāstu šis kopējs, šis vārds ģero, kā ir? Uroģenitālais. Jā, uroģenitālais sindroms. Uroģenitālais atrofijas sindroms. Super, izstāst par to.
Jā, tātad estrogēns nav vienīgais, kas ietekmē tātad perimenopauzē visu šo to urīna izturēšanu. Tas ir viens no iemesliem. Un, protams, ja samazinās estrogēns, samazinās tātad līdz ar to ir maks sausums, ir plānākas bļotādas, arī ap urīna izvadu kanālu, tas traucē arī urīnceļus. Rodās šī arī uretras hipermobilitāte dēļ tā, kad ir audu vājums, teiksim, ja. Un šo te visu kopā sauc par uroģenitālo atrofijas sindromu. Agrāk to dēvēja par atrofisku vaginītu, jā. Tātad estrogēns ļoti ietekmē to. Viņš arī dara to, ka mums ir iegurņa pamats muskultūra, saucamā iegurņa diafragma, saites kļūst vājāks, elasticitāte samazinās, kolagēns samazinās, un mums ir teiksim, visas iespējas, diemžēl, nesaturēt šo te urīnu, un jā, tas viss notiek. Bet, protams, ir faktori, kas vēl to pastiprina. Ja pacientei ir liekais svars, šis liekais svars arī spiež, teiksim, visa vēdera muskultūra un spiediens spiež uz urīnpūsli, un arī rodās urīna nesaturēšana. Ja? Urīna sfinkters ir vājš jau tā, un viņš nesatur vienkārši. Tas būtu viens. Ir otrs arī, ja ir bijušas smagas dzemdības, ja? Smagas dzemdības, vairāk kārtējas dzemdības, liels bērns, tas arī to ietekmē. Te ir jāpiemina arī tas, kā jūs man jautājāt arī par tām jaunajām sievietēm. Ja? Ir arī daudzas jaunas sievietes, kurām varbūt nav perimenopauze, bet viņām, pieņemsim, ir 33 gadi, viņām ir bijuši 4 bērni, un viņām jau ir urīna nesaturēšana. Un tas nav saistīts ar tādu perimenopauzi, jā, bet tas ir saistīts tieši ar to, ka ir šīs dzemdības, šie risks, kad šīs saites ir izstaipītas, jā, un mēs nekādīgi, ja neko nedaram, nevaram viņus dabūt atpakaļ, jo tā ir muskultūra, jā. Muskultūru mēs ar medikamentiem nevaram īpaši palīdzēt, jā. Un tā tad, jā, un vēl, protams, perimenopauzē arī ir tas, ka zūdot šim te maks sausumam, tas ietekmē, teiksim, ne tikai dzimuma dzīvi, ja, ka nav estrogēns, bet tas ietekmē arī urīna izvadu kanālu, arī tā ārējā atveri. Tātad netiek arī pietiekami mitrināta. Ja, mums ir lielās risks saskarties ar rekurentām urīnceļu infekcijām, ir saucamās dizūrijas varbūt, ja, un, izteikts diskomforts, jā. Un arī līdz ar to, jā. Šis iemesls, kāpēc sievietēm pēkšņi sākās mūžīgie iekaisumi, ja? Tāpēc, ka tur tā vide ir tik labvēlīga tagad dažādām, es nezinu, kas tās ir, baktērijas vai infekcijas, un tāpēc arī, ja? Tāpēc arī rodās šis, ka sievietes saka, mūžīgie iekaisumi, mūžīgie antibiotiku kursi. To man tā kā ginekologi ir teikuši. Šis ir tas cēlonis tam. Tas ir tas cēlonis, jā, un es esmu ļoti bieži stāstījis pacientiem, ka ir svarīgi ir profilakse, jā. Ja mēs zinām šo problēmu, mēs varam palīdzēt, jā. Bet, protams, ka maks sausums to visu veicina, šīs te rekurentās urīnceļa infekcijas. Un ja vēl ir kāds predisponējošs faktors arī, protams, jā. Labi, es gribu uzreiz, pirms iesim vēl par sīkākām detaļām, es saprotu, ka ir tā kā divas lielās grupas, kā var saukt tieši urīna nesaturēšana. Viens ir pavēles, jeb steidzamā urīna nesaturēšana, un tad ir slodzes urīna nesaturēšana. Un vēl ir jaukta tipa. Ir vēl arī jaukta tipa. Ir tātad slodzes urīna nesaturēšana, ko sauc par sesa urīna nesaturēšanu, tad ir pavēles, jeb urgenta tipa urīna nesaturēšana, un trešais ir jaukta tipa urīna nesaturēšana, ka var būt abi mehānismi. Slodzes urīna nesaturēšana, mēs jau runājam, tā ir stresa urīna nesaturēšana, tā rodās tad, ja ir iegurņa muskultūras vājums, jā, uretas hipermobilitāte, tas nozīmē to, ka ureta tā, runājot, varbūt nemedicīniski, ir kustīga, ja, un rodās šīs pie spiediena vēderā, kas spiež uz leju mums, uz urīnpūsli, rodās tātad klepojot, šķaudot, skrienot, lecot, rodās šīs te noplūdes, ja. Tas ir viens par stresu urīna nesaturēšanu. Tad urgenta, jeb pavēles, ir tad, ja teiksim, ir tāda lieta, ka, piemēram, mums ļoti, ļoti vajag uz tolti, ja, un mēs nevaram paciesties, un tad ir šī noplūde. Tas kopā iet ar tādu sindromu kā urīnpūša pāraktivitātes sindroms, kas jau arī, man liekas, arī bija minēts arī jūsu tajā, grāmatā, kas taps pāraktīvs urīnpūša sindroms. Tā ir neiromuskulāra urīnpūša disfunkcija. Tā ir viena lieta, jā. Un trešais ir jaukta tipa, tas ir miksēts. Gan slodze, gan arī urgence, jā. Bet šai urgencei tā arī, tad, ja mēs turpināsim, tur arī dažādi iemesli, kāpēc tas ir un kā tas notiek, jā.
Bet, zini, bet man tas, piedod, es uz tu, ja tu vari Jā. man uz tu uzrunāt, jā, bet kā tu jūties? Bet man interesē šī pēkšņā urīna nesturēšana, jo tas tiešām ir tik dīvaini, ka, nu, piedodiet, es pēc sevis arī uztveru, kā, ej, viss ir kārtībā, nu, ir kā nedaudz vajag uz toleti, un tad ir pēkšņi, un tu vienkārši nevari saturēt. Nu, kā tas īsti rodās? Nu, tā, jā, it kā liekas, ok, un pēkšņi tev vajag, un ir viss. Jā, nu, viņu sauc par to pavēles, jā, urīna nesaturēšanu, jā, pavēles un pēkšņā. Tas var būt estrogēna līmeņa samazināšanās dēļ, bet tas var būt arī dažādu citu iemeslu dēļ. Dēļ estrogēna samazināšanās tas var būt tāpēc, ka urīnpūls mums kļūst jūtīgāks, jā, viņš ir sensitīvāks, jā, plānākas sienīs, un mēs esam paši jūtīgāki uz to, jā. Bet, ko es gribu sākumā teikt, ko es arī nepateicu, mums obligāti vienmēr ir jāizslēdz urīnceļu infekcija, jo urīnceļu infekcija var veicināt šo te. Ja ir urīnceļu infekcija, tātad urīnceļu infekcija ir tad, kad ir bieža sāpīga mikcija, dizūrija, varbūt asins piejaukums, ja, tipiskie simptomi pie urīnceļu infekcijas. Es gribu uzsvērt to tāpēc, ka daudz pacienti nāk un saka, doktor, man tad ģimenes ārsts sūta, te ir man sliktas analīzes. Vai jums ir simptomi? Nē, nav. Tātad jums nav urīnceļa infekcija. To mēs varbūt parunāsim, varbūt arī tas ir svarīgs temats. Jā, man ir jautājums. Jā, un šo te var izslēgt, jā, jo tas var veicināt šo pāraktivitāti arī, jā. Respektīvi, ja mums ir šī te pāraktivitāte dēļ vienkārši, tā var būt arī idiopātiski, varbūt arī nepierādīts iemesls. Minētie jau estrogēnijā, tie samazinās, tie var veicināt šo sensitivitāti, ka mēs esam pārāk jūtīgi. Arī, piemēram, kaut kādu lietošanu, kofeīna lietošana, alkohola lietošana, svētdienu lietošana var veicināt šo te urgēnu, cik mums ir pēkšņi un tūlīt vajag. Protams, arī psiholoģiskais aspekts arī mums vienmēr var arī dot kaut kādu, jā, ir daudz pacienti, pieņemsim, ar veģetīvo distoniju vai kaut kādas tādas lietas, medikamentu lietošana, atsevišķu medikamentu lietošana. Un tad vēl ir liela grupa, kas ir neiroloģiskās lietas, neiroloģiskās saslimšanas. Pieņemsim, ļoti daudz pacientu pēc insultiem, Parkinsona slimībā, multiplā skleroze, dažādas mugurkaula traumas. Un šī ir ļoti liela pacientu grupa, jā, kuriem ir šie te bojājumi, jo muguras smadzenes inervē tātad urīnpulsu, un impulss no urīnpulša pa muguras smadzenēm iet uz galvas smadzenēm, uz centru, mikcijas centru, kurš mums dod signālu. Tagad vajag iet uz tolti, un ja mums ir labi veiksmīgi apstākļi, mēs mierīgi varam aiziet un pačurāt. Bet, ja šis ir kaut kādā ceļā ir bojājums, tad mēs to urīnu nevaram saturēt un notiek vienkārši spontāni noplūdi, jā. Un bieži vien, kā es arī saviem kolēģiem neirologiem un arī neirologu lekcijās stāstu to, ka urīnceļu simptomi, šī te pāraktivitāte un vispār kaut kāda urīnceļu traucējumi var būt pirmais iemesls kaut kam nopietnākam. Tāpēc urīna šīs te nesaturēšanas un pāraktivitātes lietas ir, nevar uzskatīt par mazsvarīgām, jo, piemēram, pēc kādiem 2 vai 3 gadiem var attīstīties kaut kādas nopietnākas lietas, tāpēc to vienmēr uzsveru, jā, ka tas ir būtiski. Tāpēc ir svarīgi ar pacientu runāt. Ir arī pacients, piemēram, kurš stāsta, doktor, jā, man ir bieži urinācija un ir nesaturēšana, un tad es saku, labi, ok. Un tad mēs liekam veikt to mikcijas dienas grāmatu, kur pacients pats 3 dienas pēc kārtas pieraksta, kad viņam ir šī nesaturēšana, vai ir, vai nav, un cik bieži viņš iet, jā. Tā kā, nu, tie būtu tās galvenās lietas. Ļoti labi. Tagad tāda atsevišķa mazie jautājumi, kas būs kontekstā ar to, ko tu stāstīji, bet, nu, atkal varam, lai saprastu, kāpēc ir jāsāk vismaz naktī, nu, ļoti prasās vismaz reiz aiziet uz toleti. Kāpēc vajag biežāk uz toleti aiziet? Tā, šis bija interesants jautājums. Es par to arī tā domāju. Tas bieži vien ir mūsu ieradums. Nu, ja nav nekādu citu klīnisku simptomu, ja mēs esam izmeklēti, ja mēs esam veikuši, pieņemsim, analīzes, mēs esam, piemēram, ja mēs netiekam pie diagnozes, mēs redzam arī kompjūteru tomogrāfijas izmeklējumu, mēs izslēdzam kaut kādus, pieņemsim, urīnceļu veidojumus, kas var arī veicināt kaut kādas lietas, piemēram, biežas tur urinācijas, jā, cistītus, jā, urīnpūslī mēs izslēdzam tātad daudzējus vai akmeņus, jā, tā ir svarīga lieta. Ja mums nav tāda funkcionāla problēma, ja mēs esam izmeklējuši to pacientu, arī urdinimiski veikuši esam izmeklējumus, tad viena lieta ir ieradums, jā. Tas ir jāskatās arī, teiksim, kopējā fonā, cik ir patērēts arī šķidrums pa dienu, vai mēs vakarā lietojam šķidrumu, kāds šķidrums ir lietots. Ja mēs lietojam vakarā šķidrumu, tēju, kafiju, nu, tas ir standarts, mēs aiziesim uz to vienu reizi, un tas nav nekas slikts, jā. Ja tas notiek katru nakti un vairākas reizes, tad to, protams,
cik ilgi pirms gulētiešanas nedrīkst dzert un cik daudz drīkst dzert to pēdējo reizi pirms gulētiešanas? Man arī tāds jautājums, ja tu to pieminēji uzreiz daudz un Nu, es kādu teiktu, drīkst dzert? tāda noteikta daudz, manuprāt, nav, ja. Bet, mums ir jārēķinās to, ka, ja mēs lietosim tagad vakarā 10 vai 9 to tēju un cephumus vai izdzersim tur šķidrumu, noteikti mēs pēc kādām 4-5 stundām iesim uz to tolti, ja. Bet tas ir atkarībā, vai mūs tas traucē vai nē. Ja tas notiek regulāri un pat vairākas reizes naktī, tad mums ir jāskatās, jo varbūt tā ir niktūrija, un tad mums iespējams ir viņa jārastē vai jāmeklē pamatmērķis, pamatcēlonis. Ja. Ir, piemēram, cukurdiabēta pacienti, ja, kuriem arī ir ļoti dažādas problēmas ar urinācijas traucējumiem. Ja. Jo, kā es saku, saviem pacientiem pēc 50 gadiem, negribu to teikt pēc 50, bet salīdzinoši vecākā periodā šos pacientus mēs neredzam ar vienu patoloģiju. Viņam jau ir asinsspiediens, tam pacientam jau ir cukurdiabēts, iespējams, varbūt prediabēts, varbūt kaut kas vēl klāt. Ja. Ir ļoti daudz pacientus, kas ir onkoloģija pārsamojuši. Viņas ir starotas, viņām ir starots arī urīnpūslis. Ja. Līdz ar to tur arī būs izmaiņas. Viņi ies biežāk uz toleti, ja. Mazāks urīnpūšu tilpums. Tādu veselīgu pacientu mēs esam priecīgi, ja ir tāds mums. Bet, es domāju, par pie veselīgā pacienta vēl, vai ne? Bet es laikam dabūju atbildi uz to jautājumu netieši, jo kāpēc es par to jautāju, jo es pat nebiju pat to piefiksējis, bet runāju vienkārši draudzeni, kur ir par mani, kurai būs 50 tūlīt, tā kā viņa ir vecāka, un mēs tieši runājām tos simptomus, un viņa saka, iešana tolot naktī reizi, tas ir standarts. Un es piedomāju, man arī ir tieši tas pats, bet tajā pašā laikā es sapratu, ja es, piemēram, labi guļu, es nepamostos, man nevajag uz to toleti. Un tagad tas, ko tu saki, būtu tieši tā, ja tu pamosties un tev ir noteikti tā visa noguruma, kas rodās arī no hormoniem un tā tālāk, tad kaut kādu šiem loģiski, vajag tas arī ieradums spēks, varbūt tas nostrādā, ne? Jo, ja es guļu ciešā miegā, man neprasās, es nemostos, ka man būtu jāiet uz toleti. Es tam noteikti piekrītu, jo arī manā draugu lokā, arī vecumā, kas ir mans vecums, arī tā ir, ja. Ja ir labs miegs, mēs guļam. Tas ir gan ar vīriešiem, gan sievietēm, ja. Es jau arī prasu, jūs piecieties, es pieceļos, un tad es aizēju. Tad tā ir tāpēc, ka jums ir miegs, vienkārši iztraucēts miega cikls un viss, jā. Bet, ja, protams, ir vairākas reizes, jā, 3, 4, 5, tad tas ir cits jautājums. Tad jāuztraucās jau. Pirms pārējām pie risinājuma, es vēl tomēr it kā man likās dabisks process, bet saprotu, ka tomēr nav pareiza urinēšana. Tu arī minēji, kad ir jaunas sportiskas sievietes atnāk pie tevis, bet viņas neprot pareizi urinēt. Un es arī vienā ārzemju podkāstā klausījos arī kontekstā ar šo visu, un tur arī tās uroloģi izstāstīja, kā ir pareizi jāurinē, ka tur arī mēs daudz tā kā nepareizi darām, kuras muskuļi nepareizi tiek sasprindzināti. Jā, šī ir laba arī tēma. Medicīnas to sauc par disfunkcionālu mikciju. Normā tātad mūsu urīnpūslis uzpildās, un tā, ka mēs gribam iet uz tolti čurāt, viņš muskuls detrusor kontrahējās, un urīna izved kanāla sfinkters atbrīvojās, un urīns plūst ārā. Bet, ja ir disfunkcionāla mikcija, ir traucējums šajā koordinētajā sistēmā, to sauc par disfunkcionālu mikciju, un notiek tā, ka urīnpūšu muskuls kontraktējās, un arī sfinkters kontraktējās, un strūkla ir vāja, ar pārtraukumiem, un tā ir diezgan liela problēma. Bieži vien tas veidojās dēļ arī. Viens iemesls ir, pieņemsim, arī, ko es arī pati lasīju un arī pameklēju informāciju par to, un arī pati saskāros ar pirmo pacienti, kurai bija 30 gadi, ir nepareiza sportošana. Teiksim, šīs svaru celšanas lielās, šie spēka treniņi es pat neteiktu ar hantelēm lielajām, bet kā viņus sauc tos badītas. Stienis, jā? Stieni, jā. Pieņemsim, ja treniņi 3 reizes nedēļā. Viņa tātad ne tikai sprindzina vēdera muskultūru un arī muguras muskultūru, bet arī viņa sprindzina šo iegurņu muskultūru. Un ja netiek veikti šie atslābinošie vingrinājumi, mobilitātes vingrinājumi pēc tam, un ja netiek sadarbība ar fizioterapeitu, ja nedarbojās, tad viņa visu laiku dzīvo tādā iegurņu muskultūras tonusā. Pilnīgi nepareizi tiek koordinēta muskultūra, un viņam, tai pacientei, var būt arī, un arī es esmu arī atradusi, piemēram, nonākusi tāda paciente ar urīna nesaturēšanu. Un, diemžēl, vienīgais veids, kā es varu palīdzēt, ir sūtīt pie fizioterapeita, jo viņai ir jāiemācās no jauna kontrolēt savu muskuļu, ja? Viņa dzīvo tādā pilnīgā tonusā, sasprindzis ir šis iegurņu pamats muskultūra un sfinkters urīna izved kanālā, jā.
Bet, zini, kā es varbūt esmu pat daudz saklausījusies ārzemju importa podkastus, ja, bet tas, ko es arī sapratu, ka tu aizēji vienkārši normāli uz tualeti, ka nevajag sasprindzīt. Es piedodiet, lūdzu, par atklātību. Es vienkārši sasprindzinu kājas, arī lai ātrāk, jo vienmēr ir jāsteidzās. Tā uroloģija amerikāņi teica, ka arī tā sasprindzināšana ir nepareiza. Vajag vienkārši dabiski ļaut, neko nesasprinzināt, un tad Es tas ir tā kā piekrītu. pareizi. Es Tā tas ir? piekrītu, jā. Tā tas ir, jā. Bet mēs parasti, ko mēs darām ikdienā, steidzamies, sprindzinām ātri muskultūru, lai atpačurājam un skrienam tālāk savās lietās. Jā. Bet būtībā, jā, urīnpūšu muskulis jau pats viņš kontrahējās, mums vienkārši jālaiž, ir jāiztukšo kārtīgi urīnpulsas. Un ļoti svarīgi ir šo urīnpulsu urīnpulsu kārtīgi iztukšot, jo ir arī pēc dzemdībām, bet arī pēc dažādām citām saslimšanām ir šī te, ka urīnpulss pilnībā neiztukšojās. Ja? Normāls urīnpulsu tilpums ir 400 līdz 600 ml aptuveni, ja? Un ja mēs neiztukšojam pilnībā, tad paliek aptuveni kādi 150, 200. Un tad es saviem pacientiem stāstu, kas notiek tād, ja siltā laikā spainī ir ūdens visu laiku vasarā. Viņš sazied. Tieši tāpat tās arī urīnpulslī veidojās šīs te infekcijas, ja? Un tas ir arī liels tāds iemesls šīm te rekurentējām urīnu infekcijām. Ja? Un, ja mēs nemākam pareizi iztukšot urīnpulsli, ja? Nemākam pareizi urinēt, tad iespējams arī kaut kāda daļa, to sauc par atlieku urīnu, paliek urīnpulslim, kas var radīt liels problēmas. Tā, tu jau tikko sarunā pieminēji to svaru celšanu smagumu, ka to ir jāuzmanās. Man par to arī ir jautājums, un pat viena sieviete konkrēti stāsta, ir atraksties, viņai ir 2 bērni, arī bija pēc pirmās maksas noslīdējums, ar lāzera procedūrām viņa izliedzējās, un pēc otrā bērna atkal tieši tas pats. Un tad viņa ir bijusi pie 2 ķirurgiem, bet ne Latvijā, kur bija teikuši, ka ir operācija obligāti jātaisa, un ko atlikušo dzīvi jāapsolko, ka necels vairāk par 3 kilogramiem. Un viņi saka, tad, lai sporto un audzētos muskuļus, ko arī mēs stāstam, ka vajag, ja tu nevari lielāku smagumu celt, un tev plus bērns jau cik sver, ja? Ko šajā gadījumā? Jā, iegurņu pamats muskulatūras tā darbība, saspringzinājums var būt tieši saistīta arī šo smago svaru celšanu. Jā, bet kas ir būtiski? Ir būtiski, ja mēs šos svarus ceļam, ja, šos stieni ar tiem smagumiem, ja, nevajadzētu viņus tiešām pārāk bieži. Ir pacients, kas sākuši un teikšu, ka viņas 3 reizes nedēļā to dara. Ja. Un ja viņa nemāk, teiksim, atslābināt ieguļu pamats muskultūru, jo ceļot šos svarus, mēs saspringzinām gan vēderu, gan urīnpulsu muskultūru, gan iegurni mēs saspringzinām. Un rodās pamatīgs tonus, visu laiku tonus, pacienti dzīvo tonusā, varbūt nesaturēšana, pat jaunām sievietēm 31, 32, ko mēs aktīvi redzam sporta zālēs. Viņai ir jāiemācās arī atslābināt tā muskultūru, līdz ar to tur var palīdzēt fizioterapeits, kas stiprina gan mazo iegurņu muskultūru, palīdz ar to darboties, gan arī mugurkaulu, muguras muskultūru. Ja? Tā ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja, šiem svariem. Runājot par šo kolēģi jūsu, jā, protams, pēc dažādām operācijām mēs nevaram celt smagums, jā, vairāk par 3 līdz 5 kilogramiem. Mēs varbūt to varam darīt, bet ne katru dienu, kā es arī savām pacientēm saku, jo, pieņemsim, pēc slingu operācijām, ko urologi veids, varbūt var celt to smagumus, bet ne katru dienu. Ja? Bet es zinu, ka ginekologi veic šīs polpopeksijas, kur viņi liek sietu, un tur vispār neiesaka šo smagumu celšanu. Ja viņi ceļ šo smagumus, protams, operācijai nebūs jēgas, atkal atsāksies urīna nesaturēšana. Ja? Bet, ja mēs runājam par lāzeru, tad man kā urologam arī, man liekas, ir jāpasaka kaut kas šajā sfērā. Tad, Es zinu tavu nostāju, es gribēju pabeigt, bet ir sanāk, ja sievietē ir bijusi tā kā operācija, tā urīna nesturēšanas dēļ, tad bez mazvai viss, tu vairāk par 3 kilogramiem nevar celt. Jā, tu iemācies pareizi elpot, nedara to bieži, bet tad tas ir ļoti triki. Es teiktu tā, ka ja ir bijusi urīna nesturēšanas operācija, piemēram, slinga operācija, un ja mēs to nostiprinām vēl pēc tam ar mazā iegurņu fizioterapiju, vēl stiprinam, palīdzam, tā kā vēl, lai būtu tomēr visu laiku, tad varam. Ne katru dienu, jā, bet varam. Man bieži pacients, kas ir bērndārza auklīte, viņas tos maziņos ceļ, vai ne, arī augšā un opaciju un visādi, jā. Bet es arī viņām stāstu, ka, varbūt ne katru dienu, varbūt katru 4. jā. Bet tādā veidā mēs tomēr pagarinām šīs operācijas efektivitāti, jā.
Mums uroloģija ir tā, ka mēs esam 2 veidu operācijas ir, jā, un mums, piemēram, ja tā viena operācija, teiksim tā, beidz savu eksistenci un simptomu atkārtojas, jā, tad mēs vēl varam ar vēl vienu citu veidu vēl varam vairāk palīdzēt un nostiprināt šo te urīna izvedu kanālu un vēl dot pacientei tā kā termiņu, lai viņa būtu sausa, jā. Jo, kas ir būtiski? Šīs te visas lietas, protams, ievērojami mazina dzīves kvalitāti, ja mums ir nesaturēšana. Pacienti nevar iet ne uz teātri, nekur, tas ir ievērojams sloks. Ne riteņbraukšana, neko, bet tas ir ārkārtīgi liels prieks satikt pacienti, kas ir maratonu skrējēji, viņi saka tā, doktor, man tā palīdzēja. Būtu zinājis, nāks, būtu agrāk. Tieši tā, labi. Tad arī ejam uzreiz pie risinājumiem. Sāksim no mazākā un tad iesim uz to nopietnāko. Sākotnēji uzreiz jautājums ir, vai sieviete pati kaut kā mājās diagnosticēt? Tu jau saproti, ka problēma ir, jo tu nesaturi, jā, bet vai viņa var diagnosticēt, cik liela ir tā problēma, tur mēģinot pats asprindzināt tos muskuļus, un tad iesim tālāk. Jā, pirmkārt, ir pacientes, kurām ir šis te tā kā nogaidošā nesaturēšana, es viņu tā varētu teikt. Pieņemsim, viņa var noskriet 3 kilometrus, viss ir ok, bet viņai 4. kilometrā sākās urīna nesaturēšana. Tajā gadījumā viņa jau to var diagnosticēt pati un jau sāk kaut ko lietas labā darīt. Vai pati var meklēt YouTube tos vingrinājumus, bet es vienmēr, protams, iesaku aiziet uz konsultāciju pie fizioterapeita. Viņš vislabāk izstāstīs, nav jāiet varbūt kursi visu laiku, bet aiziet uz pāris vizītēm, jā, lai vismaz izstāst, kā to darīt. Un, protams, sieviete noteikti var to konstatēt, tad, ja viņai šīs noplūdes ir. Sākumā viņa liek vienu ielaknīti, pēc tam bišķiņ lielāku, tad viņa liek lielāku paketi. Man ir pacienti, kas 10 gadus staigājusi ir ar pamperiem, un viņu izoperē, un pēc tam nav vajadzīgi šie pamperi. Tas nav tikai par to, teiksim, pacientes dzīves kvalitāti, kāda viņai ir bijusi iepriekš, bet Eiropā un arī Eiropas urologu asociācijā runā arī par to, ka tas ir milzīgs draudz arī mūsu dabai, cik šie ielaknīši, visi tie pamperi un viss tiek patērēts un kā tas pārstrādāts. Tas ir milzīgs ekonomisks sloks, par to arī runājām. Jā, es šajā gadījumā domāju, es arī priekš grāmatas intervēju Īrus Vidausku fizioterapeiti, un viņi pirmā minēja, ka pamēģini patmēs, vai tu vari sasprinzināt pēc gribas, pat tagad sasprindzini muskuļus, vai tu jūti, ka vispār kaut kas saspringst, vai strādā tas signāls starp smadzenēm un caur otru un apakšu, ja? To es domāju, vai kaut kādā tādā veidā tu vari pārbaudīt, saprast, ka patiesībā man pēc dvīņu dzemdībām, es atceros tagad tā bija, ka es kā sprindzinu apzināti, bet es nejūtu, ka nekas tur nesaspringst, ja? Jūs tā fiziski no ārpuses to nevarēsiet just, ja tā atklāt. Bet es domāju, tu nejūti tā, ka tur, piemēram, es skrienu, man muskuļi nesaspringst. Nejūt to tā? Tīri teorētiski, jā, bet kā mēs to pierādām kā ārsti, mēs skatāmies pacienti vagināli, jā. Mēs ieliekam, teiksim, apskatāmies vagināli objektīvi, un mēs lūdzam pacientē izdarīt saspridzināt muskultūru, un to mēs jūtam. Ja ir muskuļu spēks, ir muskuļu spēks. Ja viņš ir vājš, tad mēs arī kaut ko varam darīt. Bet ja muskuļu spēka nav vispār, un to var arī, pieņemsim, arī ļoti labi vizualizēt, veicot transvaginālu ultrasonogrāfiju, ir muskuļu bojājums, kaut vai pēc dzemdībām vai kā, tad vingrot mēs nevaram. Jo mēs nevaram vingrināt muskuli, kurš ir traumēts, kurš ir beigts, kurš nestrādā, tā nemedicīniski runājot, jā. Līdz ar to tad mums ir jāmeklē cita ārstēšanas metode, jā. Tas nozīmē, ka nedara pat tie fizioterapijas, tie kēgeļu vingrinājumi? Ja bieži vien arī nedara. Protams, mēs to sākumā ieteiksim, bet ir pacients, kas atnāk pēc gada un saka, doktor, nebūs. Un ko tad var darīt tādā gadījumā? Tad tālākā ārstēšana, Latvijā mums ārstēšana ir ķirurģiska ārstēšana urīna nesaturēšanai, jā. Labi. Ejam bišķiņā apakaļ, tad respektīvi sākumā ar vingrojumiem, ja tad tas ir tā, nosacīti normāli, tad tu ej sāc ar fizioterapeitu, un tad viņš jau parādīs vingrojumus, var pildīt pats mājās. Nedaudz pieskaramies, kas ir tie bio kaut kādas tās ierīces. Biofeedback. Jā, kas tas tāds ir? Biofeedback tā ir tāda zonda, ko viņi ievieto vagināli, un tas ir saistīts ar arī datorā, teiksim, kopā ar fizioterapeitu darbojoties, to var pacienti redz, kā viņa veic savas konstrukcijas, un tur parāda, tā virspusē izstādīšu parāda, vai daram pareizi vai nepareizi. Līdz ar to viņa pati spēj sajust, kurā brīdī viņa dara tā kā visu pareizi. Un fizioterapeits saka, redzi, tu dari tā tagad, jā, un tev tur rādās tās līgas, vai kā viņiem tur sistēma tāda speciāla, jā, kur viņi to visu vizualizē. Tā ir laba lieta, bet arī fizioterapija, tas arī ir ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Jā, es saku, ka tas ir izslēdz viens otru, vienkārši ko es saku. Tā ir papildus metode, jā.
ir sievietes, ka tā ir ierīce, ko tu pati vari nopirkt, ielikt savā tad makstī sanāk, jā, un tad uz Jā, ekrāna vai aplikācijā tu vari redzēt jā. to muskuļu laikam spēcīgumu. Un es saprotu, ka ir sievietes, kurām tas pat patīk. Es nezinu, vai tas aiziet pēc sākotnēji, bet tu vari mājās veikt un arī tāds spēles elements, kas tā kā motivē. Tas Jā, nav jā. galīgi obligāti vajadzīgs. Es vienkārši saku, ka es zinu, ka tas tā notiek un ir tāda Tas iespēja. tā ir. Man arī Rīgas Austrumu kliniskajā universitātē strādāja. Man ir arī kolēģi fizioterapeiti. Mēs sadarbojamies ļoti ar viņiem. Un viņi man stāstīja tieši šo, kad ir sievietes, kas tiešām nopērk šo ierīci, kas ir biofeedback, kas ir nopērkama šajos, nereklamēšu, jā, tos veikalos, bet ir nopērkama veikalos specializētos. Un viņi tiešām ir savienojumi ar telefonu aplikāciju, kas parāda, kā tu to dari pareizi. Bet es vienmēr uzsveru. Sākumā mēs aizējām pie fizioterapeita, paņemam to ierīci, lai mums izskaidro, kā vajag darīt, kā nevajag. Jo mēs tādā veidā varam arī pārstimulēt. Mēs varam izdarīt arī pretēji tonus, un tad būs slikti, jā. Tas apmēram, mēs gribam, lai ir labāk, un izdarām tomēr beigās atkal sliktāk. Ļoti labi, paldies. Tad nākamais, domāju, līmenis, es saprotu, ir tās lāzera procedūras vai kas ir? Kas būtu nākamais pēc fizioterapijas? Runājot par lāzeru procedūrām, tātad gan Eiropas urologu asociācija, gan Amerikas urologu asociācija šo metodi pie urīna nesaturēšanas nerekomendē. Tā ir šobrīd tikai kā tādā pētījuma metodē, un tas ir atsevišķam izolētam lokam, pacienšu lokam. Jo lāzera procedūras, ko viņas dara? Viņas, protams, uzlabos maksts elastību, saistaudu elastību un veicinās tātad arī šo te apasiņošanu makstī, ja? Bet iespējams, viņas var arī palīdzēt pie vieglas urīna nesaturēšanas. Iespējams, jaunām sievietēm, iespējams tām, kurām es minēju, kuras var paskriet 4 km, un tad viņai ir neliela nesaturēšana tām, bet viņas nekādā lāzera procedūras nekādā gadījumā nepalīdzēs pie jau tādas nesaturēšanas, kas ir redzama, kas ir, teiksim, vidējas un smagas pakāpes, ja? Jo, lāzers lāzers darbojas uz gļotādu. Viņš nekādā gadījumā neietekmē ieguņu pamats muskultūru. Tas ir pilnīgi izslēgts, jā. Un man ir bijušas pieredzē ļoti daudz pacientus, kuras ir veikušas šos lāzera procedūras tieši saistībā ar urīna nesaturēšanu, un viņām šis nav darbojies. Bet es uzskatu, tas ir tāpēc, ka pacients nav izvērtēts. Ar pacientu ir jārunā. Un ja pat tiek ievākta anamnēze, tad mēs varam saprast, viņam vajag to vai nevajag. Ja mēs runājam tiešām to makstu un visu to, kas ir uzlabo elasticitāti un to, jā, daram, bet pie tādām izteiktām un vidējas pakāpes urīna nesaturēšanām tas nedarbosies. Labi. Es pieļauju, ka varbūt reizēm ir tāda netieša ietekme, ja tas maksas sausums, kur es saprotu, diezgan tur iesaka to lāzera procedūras, varbūt viņš netieši dod labumu tam urīna pūslim veselībai, vai ne? Jā, tas ir profilaktiski. Tas var būt profilaktiski, jā, bet ja problēma jau ir, tad nē. Labi, kas ir nākamā pakāpe? Varbūt zāles, pirms ejam pie ķirurģijas. Ir kādas zāles, ko... Teiksim tā, par zālēm runājot, mēs jau parunājām par to pāraktivitātes urīnpūšu sindromu, ja? Viņš ir tātad neiromuskulāra urīnpūšu disfunkcija, pāraktīvs urīnpūšu sindroms, tad mēs lietojam zāles, ja? Teiksim, ja ir bieža urinācija ar tādu spēcīgu un urgentu pavēles mikciju nesaturēšanu, ja? Ir medikamenti, ir šie antimuskarīnu preparāti, zevisīns, zekatrīns ir nopērkami Latvijā vēl dažas citas firmu medikamenti, un ir ar beta-3 agonisti, kas ir iespējams labāki, jo viņiem ir mazāk blaknes. Šiem te pirmiem antimuskarīnu preparātiem, viņi darbojās, es teiktu tā, 30–40% gadījumos, pacientiem palīdz, Bet tur arī var trāpīt. Bet ir blaknes. Viņu nevar lietot pacientam ir glaukoma, tur var būt sausums, redzes miglošanās, jo šie te receptori mums ir daudz, kur ir arī kuņģa zarnu traktā, var būt aizcietējumi. Runājot par aizcietējumiem, tas ir otrs iemesls arī. Tam ir ļoti jāpievērš uzmanība, jo šis arī var veicināt arī urīna nesaturēšanu arī pēc dzemdībām un arī to jāsako līdzi vēdera izejai, jo arī tiek papildus spiediens tātad, uz mazo iegunu veikts. Tad, un dažās Eiropas valstīs lieto tādu preparātu ir tāds duloxetīns, Viņi izmanto pie depresijas ārstēšanas, pie neiropātiskām sāpēm, un šeit tad arī iesaka pie urīna nesaturēšanas. Man personīgi pieredze īsti nav, bet es zinu, ka kolēģiem ir bijusi kaut kāda pieredze. Tie dati arī nav tādi pietiekami daudz, teiksim, savākti, bet pie vieglas pakāpes it kā viņš palīdz, bet tur ir ļoti arī daudz blaknes, Mums jārēķinās ar tām blaknēm. Un es jau pacientiem vienmēr stāstu standartā. Jā, ir medikaments,
Viņiem visiem ir blaknes. Jebkurā instrukcijā ir blaknes rakstīts. Pat Mhm. paracetamolam, ibumetīnam. Bet es saprotu, ka tā zāļu tā galvenā doma ir, viņš strādā tā kā uz nerviem, ja? Jā, Tas ir vairāk tas nervozais urīna pulks, tas receptoriem. ir, jā, tas ir, lai nervu atslābināšana. Tas nestrādās pie stresa urīna izturēšanas. Tas iegurņa muskultūra ir muskuls. Muskuli ar zālēm nevar. Nevar viņu Tieši tā. pārspēt. Un tad, laikam, nākamais un pēdējais ir ķirurģija, ja? Jā, Tas, ķirurģija. ko dara ginekologs, jo tu jau minēji to sietiņu, tad ir kaut kāds sietiņš, ko dara ginekologs, un tad ir urologs, ko dara. Varbūt sākam ar ginekologu, tas, manuprāt, vieglāks līmenis, un tad ejam maksvariem. Nu, es sadarbojos ar saviem kolēģiem, arī ginekologiem, ja, un ir tā, ka, ja tiešām ir izteikts, teiksim, ir maksas izskrišana, ir spēcīgs tur noslīdējums, ja, kas nav koreģējams no urologa puses, tad protams, ginekologa veids laparoskopisku sakru kolpopeksiju, kur viņi ieliek šo te sietiņu un paceļ visu šo te makstu ieguļu, to muskultūru, teiksim, arī uz augšu, ja, un nostiprina pie mugurējās sienas, bet šeit gan ir tā, ka es esmu no saviem kolēģiem arī dzirdējis, ka tiešām pēc šīm operācijām nedrīkst celt smagumus, jo šis sietiņš var arī norauties. Tā kā, viņš ir ar šuvēm fiksēts, ja? Un ja neievēro visus šos te rekomendācijas, tad operācija būtībā jēga maza. Bet ļoti daudzām pacientiem šī operācija palīdz, un ja visu ievēro, tad tas ir ļoti brīnišķīgi. Jā. To dara ginekologi. Un mēs, urologi, veicam tātad šīs te, mēs liekam slingus, tie ir transvagināla teipa un transoperatoru teipa. Tur atšķirās vienkārši metode, kā liek. Jā, un šos te sietiņu arī mēs ieliekam. Pēc teorijas viņam ir tā kā, dzīves ilgums, tā vajag, efektivitātes ilgums ir 10 gadi, bet mums ir arī pacienti, kurai 20 gadus šis sietiņš strādā. Ja pacienti ievēro rekomendācijas, tiešām neceļ smagums ikdienā, ir, kas ir būtiski. Mēs nedrīkstam pieņemties svarā. Jo, teiksim, visas šis, ja ir palielināts svars, jā, tas arī ietekmē visu ieguļu muskultūru un tas traucē. Es pirms operācijām pacientiem lūdzu nomest vismaz kādus kilogramus. Ja tiešām mums tur tie kilogrami ir ļoti daudz, es arī esmu operējis pacientus, kurām tiešām ir tas ļoti palielināts svars, un operācija viņām palīdz, ja? Bet mēs nezinām, cik ilgi. Varbūt pēc 4 gadiem viņi būs atpakaļ atkal pie maniem ar tām sūdzībām minētajām. Jā. Bet slinga operācijas ir ļoti labas, un nesen es pati veicu tādu retrospektīvu pētījumu par mūsu uroloģijas un onkoloģijas klīniku Gaļasarā. Tad no izoperētajiem pacientiem, kas bija vairāk par, man liekas, 275 gadu laikā, pēdējo 5 gadu laikā, 83% ir ievērojams uzlabojums. Jā. Tas ir sūdzība praktiski nav. Jā. Jo arī šai operācijai, kā jebkurai operācijai, ir savi riski. Ja, ja pacienti ir ļoti adipozi, tad viņai varbūt pilnībā nenovērsīs šo urīna izturēšanu, bet samazinās. Ja, ja mēs ejam pamperos, tad iespējams mums no pamperiem būs jāiet tikai uz mazāku paketīti, ne, ikdienā lietot šos ieliknīšus. Ja. Dažām var attīstīties mazā ieguļu sāpju sindroms, bet es esmu to novērojis savā praksē tikai vienai pacientei, un tas bija tiešām ar tādu nervu bojājumu, kuru palīdzēja atrisināt fizioterapeits. Ja. Ir teorijā minēts, ka varbūt arī kaut kāds seksuāls diskomforts, jā, bet vienai pacientei to neesmu ievērojis, neviena nav sūdzējusies, viss ir kārtībā, un lielākā daļa tiešām saka, ka tas ir, ļoti palīdz, jā. Viņa staigā sausa, un kā saka, man to nevar salīdzināt, kā bija iepriekš un kā ir tagad, jā. Bet izstāst man, varbūt tām, kurām tas vārds operācija vienmēr ir tāds biedējuši, cik tas ir ātra procedūra, sāpīga procedūra, jā, kāds notiek? Jā. Kā saka man klīnikas vadītājs profesors Lietuvietis, jebkura operācija ir operācija, un tai jāsagatavojas tā, kā mēs gatavojamies lidot kosmosā ar kuģi. Tie ir viņa vārdi. Nav vieglas vai smagas operācijas, bet tā ir operācija. Protams, viņa nav tik varbūt laikietilpīga, ja? Tajā arī var būt savas komplikācijas, ja? Bet šī operācija ir tāda, teiksim, saucamā mazā operācija, ja tur ir viens grieziens makstī un ar speciālu instrumentu caur ieguņu kauliem ieliek šo sietiņu, un būtībā brūcītes ir tikai makstī, aptuveni 2-3 centimetri, un mazas brūcītes ir pie iegurņa, iegurnī. Un šīs brūces ir uzsūcošās, jā, nekas tur pēc tam nekāda diegi nav jāņem ārā.
un pacientē operācijas veicam dienas stacionārā, tas jau vien liecina, ka mums nav jāatrodas ilgi stacionārā, mēs varam ierīt doties mājās. Mums jāievēro noteikti mēnesi, es iesaku pacientiem mēnesi ievērot miera režīmu, drīkst sēdēt tā kā kungi, kad atlaidušies uz dīvānu un skatās televizoru, jā, nedrīkst nekādas tādas fizikas aktivitātes un tā, bet Tas nozīmē, ja ir sēdošs darbs, tad kaut kādā slimības dienā vajag paņemt, jā, uz pāris uz nedēļām. 2 nedēļām noteikti, jā, man Aha, bijuši aha. dažāds, jā. Vai arī, ja mēs sēžam, tad mēs sēžam, nu, tā atlaidušies, Atklāsies. tiešām tā, ka mēs esam atlaidušies pilnībā, un tas ir vairāk saistīts ar to, lai brūce netiktu Skaidrs. atvērta un nebūtu spiediens uz brūci, un lai, teiksim, Mhm. arī vieglāk viss tas tā, nu, Un vēl kas man šķiet, jo tas sietīgs pēc tam ieaug, jā, viņš apaugas tādiem saistaudiem, un viņš, nu, ieņem savu pozīciju, un tas ir ļoti būtiski, jā. vēl kas man šķiet būtiski pateikt, ka ir valsts apmaksāts, vai ne? Nu, tad, kad es rakstīju grāmatu, bija apmēram, es saprotu, ka ir apmēram pusgads jāgaida rindā, kas arī tomēr nav mūžība, ja maksā pats, cik es mēģināju saprast, un tie ir ap 1000 eiro kaut kur, vai pat droši vien pieaugs ir. Bet kāpēc tas maidi? Bet tas ir iedrošināt sievietes, ka, nu, tas ir izdarāms, pat ja arī nav naudas, tikai vienkārši jāpagaida. Nu jā, es smaidu, tāpēc, ka strādāju valsts slimnīcā, es strādāju Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcā, un valsts iestādēs šīs operācijas ir apmaksātas. Privātajā sektorā šīs operācijas nav apmaksātas, jā. Jā. Un tik liela rinda jau nu nav, bet, nu, kaut kāda rinda ir. Tas ir atkarīgs tiešām no tā, cik mēs ārsti paši darām. Nu, kāds mūsu plāns ir, jā. Mēs plānojam operācijas aptuveni 3 mēnešus uz priekšu, jā. Tātad, nu, tie ir, es teiktu, jā, nu, 3 mēneši, nu, tas varbūt nav tik arī ilgi, kā mēs Pēc šī podkāsta būs vairāk, jā. Tas būtu Jā. labi, ja sievietes iet un meklē risinājumu, varbūt tam ir ilgāk jāgaida. Bet pirms operācijas mēs vienmēr arī es pacientu izrunājos, un mēs arī veicam urodinamiskos izmeklējumus. Mēs Jā, pierādām izstāst par tiem. Jā. Tas tāds ir. Tātad, īsumā, kas ir urodinamiski izmeklējumi? Tas ir funkcionāls izmeklējums apakšējiem urīnceļiem. Veids gan sievietēm, gan vīriešiem. Daudzi pacienti ir aplama informācija kaut kur izlasījuši, ka tas paņem stundu. Nē, tā nav stunda. Pats izmeklējums ir apmēram 8 līdz 10 minūtes. Ilgākais ir mūsu saruna ar pacientu. Es ievācu informāciju anamnēzi par dzemdībām, par slimībām, blakus slimībām, kādas ir, vai cukuru diabēts, jā, jo tad tur var būt citādas lietas ar urīnu pulsu, varbūt pat nav nesaturēšana, bet ir citas pakāpes nesaturēšana. Ievācu par operāciju anamnēzi, jā, un tad pacientam jānāk uz vizīti tikai ar nosūtījumu, vai no urologa, vai no jebkura speciālista, vai no ģimenes ārsta. Protams, būtu vēlams, ja viņš atnāk uz konsultāciju pirms tam pie urologa un tad nosūta, jā, jo daži nāk nepamatot, un tam man jāsaka, nu, jums nav vajadzīgs šis izmeklējums. Nu, mēs tur parunājamies, un viņš iet mājās. Atnāk nesagatavojies, pacients aiziet uz kabinetu ar māsiņu, viņš saģērbs tā kā pie ginekologa, apakšdaļa nost, augšdaļa paliek, apsēžās ginekoloģiskā krēslā un ievada 2 stievus katetriņus. Es vienmēr saku, sievietēm tas nav tik nepatīkami, tas līdzīgi kā pie ginekologa, vīriešiem varbūt bišķiņ nepatīkamāk, jo sievietēm urīna izvada kanāls ir īsāks. Ievietojot tievu sensoru, kas ir 2 tievāks vai telefonu lādētāju, urīna izvada kanālā, tas nav sāpīgi, bišķiņ diskomforts, bet nekas traks, visas pēc tam saka, oi, tas nekas nebija. Un vienu katetriņu ievadu taisnajā zarnā, tik dziļi, cik ir mana mazā falanga, jā, necik tālu, arī nekas taks. Un tad mēs mākslīgi uzpildam urīnpūsli ar šķidrumu. Mums ir speciāls aparāts, jā, un mēs uzpildam urīnpūsli tā, kā tas notiktu ikdienā, ka mēs dzeram šķidrumu, urīnpūslī krājās urīns, un tad es izvērtēju urīnpūšu sensitivitāti, vai pacienta jūt atbilstoši, kad viņai parādās pirmās sajūtas. Un te es arī varu noteikt tās pacients, kas man saka, man ir bieža urinācija, man vajag ik pa stundē. Un te es redzu, es varu pieķert viņas melos vai nu tiešām arī pierādīt, ja? Jo es redzu, viņa var izturēt normāli pie 200 ml, tikai tad viņai parādās normāla vēlme, un pilns urīnpūls pie 400 ml, ja? Tātad to sensitivitāti un urīnpūšļu maksimālo tilpumu es varu noteikt izmeklējuma laikā, kā arī es pacientu apskatos vagināli. Es skatos, vai pacientē ir šis muskulatūras spēks vaginālais, jā. Es skatos, vai ir maksas priekšējais slīdiņas noslīdējums, vai gadījumā nav cistocēle, tas nozīmē, ka urīnpūslis nāk ārā, un ja tas nāk ārā, tas arī traucē, varbūt apgrūtināta urinācija. Pacients stāsta, ka viņai vāja urīnas trūka, vai ne? Es pastos, jā, tur ir cistocēle. Tā cistocēle nospiež urīnu izvadu kanālu, un viņa nespēj iztukšot urīnpūsli.
To mēs arī varam urologu labot. Arī tajā sietiņu operācijas laikā mēs varam salabot maksas priekšējo sieniņu, veikt maksas priekšējās sienijas plastiku, arī mukrējās sienijas plastiku, ja tas nepieciešams, ja tā rektucēla tiešām traucē un ir simptomātiski, kā arī cistucēlas plastiku, ja tas ir nepieciešams. Un tātad 8-10 minūtes pacientei tātad pildam šo šķidrumu, nātrija florīdu, kas ir silts, viņai rodās spēcīga vēlme, mēs māciņu izējām ārā, viņa tur paliek, un viņa veids mikciju, viņa izčurājās, ja? Un tad es redzu to, tad, cik vai tas ir atbilstoši, vai tā plūsma ir ātri, jo sievietēm plūsma jābūt aptuveni 21 ml sekundē plus mīnus, ja? Vai nav tā saucamā disfunkcionālā mikcija, tad es tur redzēšu grafikā, ka viņa tur sprindzinās, ja? Viņa nevar normāli iztukšot, ja? Un pēc izmeklējuma es arī pacientē dodu rekomendācijas, ko mēs darām, operējam, ejam pie fizioterapeita, vai iespējams ir uriņkūšu pāraktivitāte un lietojam zāles. Es to izmeklējumu saucu par subjektīvu objektīvu, tāpēc, ka viņš ir īstenībā objektīvs, jo viņš parāda, kā strādā urīnpulsas un tās lietas, bet subjektīvs, tāpēc, ka tas notiek tādā neierastā vidē, sieviete varbūt ir satraukta, diskomforts un tā tālāk. Bet, mēs cenšamies iedrošināt un tur radīt tādus apstākļus, lai tur būtu viss labi. Bet kam tad jūs to taisat? Jo tu teici, ka atnāk, piemēram, tu aizsūt projām, kad maz īsti nevajag. Kā tu izvērtēji, kad saprast, ka vajag kaut ko tādu darīt? Svarīgākais šajos izmeklējumos ir komunikācija ar pacientu. Ir jārunā par sūdzībām, kādas sūdzības ir, kas viņu nomāca, jo varbūt viņam tiešām ir, viņš atnāk, varbūt viņam ir dizūrija, urīnceļa infekcija, un tāpēc viņam ir urīna nesaturēšana, jā, un tad tas izmeklējums pilnīgi ir kontraindicēts. Vai arī atnāk pacients, un kurš stāsta, ka viņam ir bieži urinācija, viņš ir tik pa 10 minūtēm, bet viņš man nav neveicis, ne man to dienas grāmatu nav sarakstījis, ja, kur es lūdzu sarakstīt, teiksim, pa 3 dienām vai 2 dienām tos, cik viņš iedzer šķidrumu un cik izdala. Un tam man prasa, kāda es pierakstīšu, cik izdala. Mums katrai sievietei mājās ir mēra krūze. Lūdzu, mēram, cik tur ir tas tilpums, ja. Un tad es redzu, cik tas maksimālais tilpums ir tajās dienās, un tas ir objektīvi atspoguļots, ja. Un Bieži es vairāk domāju, kā sieviete pat var saprast, bet patiesībā pat tu neko nevar saprast. Tu vienkārši aizēji pie ārsta un ārsts sapratīs. Tāda bija tā mana doma. Es redzu, ka man ir kaut kas simptomi tāda, tad man jāpiesakās uz šo izmeklējumu. To nozīmē ārsts. Tā bija mana doma. Jā, tas ir daudz labāk, jā. Jo tas šīm tiešām izmeklējumam ir diezgan pagara rinda, man liekas, 2 līdz 3 mēneši, jā, šo izmeklējumu veicam, jā. Un ja atnāk nepamatot pacients, tad vienkārši tā ir, būs meklēt, pazaudēt vietu. Tieši tā. Manuprāt, ejam uz beigām. Es gribēju jautāt, HAT lietošana, hormonu aizvietojošā terapija, perimenopāzes laikā, vai tas var kaut ko uzlabot, kad sieviete lietot HATu? Droši vien netiešā veidā šajā gadījumā es pieļauju, ne? Jā, es laikam neliedīšu tajā lauciņā, kur ir runājuši ginekologi, un es zinu arī, ka Krista Arcimoviča arī man kolēģi ir runājis par šo kāds ietekmē onkoloģiskos riskus visus, jā. Es laikam runāšu par to lokālo. Es domāju, ka šis maksas sausums, kad ieliek iekšā uzlabo to maksas vidi, tam vajadzētu arī kaut kādā veidā ietekmēt urīna nesaturēšanas problēmu, ne? Es esmu par to, jā, šie lokālie estrogēni, kas ir, teiksim, ovustīnas vecītes, ko es arī pēc operācijas iesaku, un arī pieņemsim pacientēm, kurām ir biežas cistīta epizodes, vai ne, profilaktiski arī es viņām šo iesaku, lietot, iespējams, tur 15 dienas vai līdz mēnesim noteikti, jā. Ir arī šīs estradiolu krēmi, ja, to es arī iesaku, bet, protams, tur jāstāsta, vai pacientē nav bijusi onkoloģija, jo ļoti daudzām pacientām ir bijusi onkoloģija, un tas ir kontraindicēts, jā. Un profilakse vienmēr arī pie šīm urīnceļa infekcijām, kur bija daudz jautājumu arī no pacientiem, man liekas, arī jūsu minētajā profilakse ir viens no tām lietām, kas ir jāievēro, jo, kā es saku pacientiem, tām, kurām ir biežas urīnceļa infekcijas, iespējams, tā ir jūsu vājā zona. Jā, jums ir problēmas ar urīnceļiem, jūs esat ļoti jūtīgi uz to. Citam ir asinsspiediena problēmas, citam ir cukurdiabēts, citam ir neiro visādas saslimšanas. Jā. Jūsu problēma ir urīnceļi, un mēs ar to arī strādājam vizītēs. Jā. Mēs cenšamies profilaktiski palīdzēt, lai nebūtu šīs epizodes. Un tās jau būtībā preventīvā medicīna, kas arvien vairāk paliek populāra. Ko tas nozīmē profilaktiski? Jo es tev sūtītu uz jautājumu, kur tiešām ir, ka ļoti bieži es izēju ārā, pāriem viss ir ok, bet es esmu jau apsalda, ir iekaisums. Ko tas nozīmē profilaktiski? Tu vari pateikt konkrētas lietas, vai tas ir ļoti individuāli? Tad tur jādala grupās, pieņemsim. Es sākumā gribu pateikt tās, kas nāk ar analīzēm, jā, un ka viņi sūta ģimenes ārsts, un kur uzrādās leikocīti un visādas baktērijas, kas savu kurīnu uzsējumā, un simptomu nav.
tā ir asimptomātiska baktērija. Mēs nedodam antibiotikas, nekādā gadījumā nedodam antibiotikas. Un arī Eiropas urologu asociācija arvien vairāk sāk runāt par to, ka mums vajag šos antibiotikas samazināt un vajag mēģināt dot citus medikamentus. Teiksim, šobrīd tādā pētījuma metodē sāk domāt jau par tādiem imūnmodulējošām lietām. Ir tādas arī vakcīnas, pat Strovak, ja, ir pieejamas, tie ir novājinātas šīs te baktērijas, kuras pacientam tiek ievadītas, lai nebūtu šīs te rekurentās infekcijas. Bet profilaktiski, jā, tātad mēs varam lietot, ir uz dabas bāzes medikamenti, ir daudzi, jā, tur ir kanefrons, ir rovatineks, jā, kas palīdz izsargāties, teiksim, viņi jālieto kursu veidā 2 mēnešus lietojam, un tad mēs varam sevi pasargāt no šīm infekcijām. Ir pacientis, kurām tiešām vajag arī lietot šo te furudanīnu vai nitrofurantionus pa vienai tabletei katru vakaru, ja viņai tiešām regulāri šie te cistīti, jā. Ir pacients, kurām sezonāli šie iekaisumi ir, ja, piemēram, rudenī, pavasarī, un tad jau mēs zinām, ka uz to laiku mēs darām to terapiju. Nitrofurantioni, šie te dabas bāzes medikamenti, ovistīns, vecīts, lokāli estrogēni, apmazgāšanās tikai ar tīru ūdeni, ja, jo es personīgi, un es arī esmu lasījis par to, nerekomendēju šos te pH, visus šos te ziepes un tos, jo tomēr iesaka mazgāties ar tīru ūdeni, ja, jo katrai ir savs pH, un kā mēs varam zināt to pH, ja mēs viņu nenosakam pašas. Un pēc seksuālām attiecībām vienmēr aiziet uz tolti, pačurāt, tas ir ļoti būtiski. Un Kāpēc? tām, kā lūdzu? Kāpēc? Tāpēc, ka tīri mehāniski. Mehāniski mēs tīri izvedam šīs te, pasargājam, lai nav tās baktērijas, teiksim, tīri mehāniski, jo kas tad ir šīs baktērijas? Viņas migrē no taisnās zemes uz vagīnu un uz urīnu izved kanālu, jā. Tās ir saucamās Escherichia coli, kas dzīvo mūsu zarnu traktā, un, ja mēs nodarbojamies tātad ar seksuālām attiecībām, tas viss mēs tur esam tuvā kontaktā, tīri mehāniski, lai mēs izvadītu, tātad mēs aizējam uz to pačurāt, jā, tas būtu noteikti rekomendējams. Plus ir ļoti daudz jaunas meitenes, kurām ir šie cistīti pēc seksuālām attiecībām, tad mums ir jābūt saucamai avārijas aptieciņai, kur ir šie te nitrofurantionu preparāti, viņi ieņem vienu tableti un vairāk tātad simptomi, lai neattīstās. Būtiski, ko es saku, ja tie simptomi turpinās, tad vienmēr ir jādara ne tikai urīna analīze, ne tikai urīna uzsējums, bet urīna uzsējums ar antibakteriālās jutības noteikšanu. Jo ko dod urīna uzsējums? Viņš pasaka, tur aug tāda baktērija, tāda baktērija, tāda baktērija. Ko man tas dod? Man tas nedod neko, jo es nezinu, ar ko ārstēt, ja ir simptomi. Mums vajag redzēt, uz ko viņš uz kādu antibiotiku ir jūtīgs, jā, un tad mēs varam nozīmēt to. Es gribu, lai tu vēl nedaudz paskaidrojies arī, kad rakstīju grāmatas, arī uzdevu to, man tas nebija uzreiz saprotams, kā tu šobrīd tā kā nedaudz pārskrējām pāri par tiem ģimenes ārstiem. Tad es tas, ko es saprotu, ja atnāk pacients pie ģimenes ārsta ar sūdzību, sieviete, ja viņai veids kaut kādu pamata analīzes, ierauga kaut ko tur asins analīzēs, bet tas, ko tu saki, ja nav citu sūdzību, nevajag tā kā lietot antibiotikas. Ar citām sūdzībām tu domā visu šo tur nesaturēšanu vai kaut kādas sāpes un tā tālāk, ja? Dedzināšanu, sāpīgu urināciju, ja šie simptomi nav, ja bieži urinācija jāskrēd, ja. Ja, protams, ir tur tie leikocīti, tur pieņemsim 500 vai nitrīti, tur pozitīvi, tad, un ja kaut kādas sūdzības ir, ja bieži urinācija, ja tur diskomforts, tad ir jānozīmē urīna uzsējums, jāzina, kāda antibakteriāla terapija mēs varam dot, un mēs dodam, ja. Jo empiriski jau mēs zinām ārsti, ar ko sākt, ja. Vienkārši galvenais nodot ir pirms pirmās tabletes šo te urīna uzsējumu, jo, ja mēs iedzeram tableti, 2, tad tas jau visu mazinās, mēs neredzēsim neko vairāk urīna uzsējumā. Un ko es vēl gribēju teikt par šo? Urīna analīzēs ir ļoti būtiski skatīties ģimenes ārstiem arī eritrocītus. Ja ir palielināts eritrocītu skaits vienā analīzē, un pēc kāda laika 2. un 3. analīzē, tad noteikti ir jāsūta pie urologa. Jo tas ir obligāti pirmkārt jāizslēdz, tas varbūt nav saistīta tieši ar nesaturēšanu, bet jāizslēdz arī onkoloģiskās diagnozes, tādas kā urīnpūša vēzis, nieru patoloģijas, nieru vēži, jo šīs te visas lietas ir klusējošās, bieži arī bez simptomiem, ja, un urīna analīze daudz ko parāda. Man tieši ir jautājums, vai urīnpūšļa vēzis var būt iedzimts, jo mammai ir bijis, kā pārbaudīties? Jā, ģenētika noteikti vienmēr var spēlēt lomu. Es teiktu, ka jāiet nodot tātad urīna analīze 1, 2, 3, ja tur ir paaugstināts eritrocītu skaits, urīna analīzē noteikti jānāk pie urologa. Mēs to darām tā, ka mēs veicam kompjutera kontrastu ar urīnceļiem, kur pārbaudām vai ne nieres, urīnvadus un urīnpūsli.
Protams, nevienmēr to var redzēt, jo, ja veidojums ir mazs, mēs viņu arī varam neredzēt kompjūtera tomogrāfijas izmeklējumā. Līdz ar to mūsu labs draugs, galvenais instruments ir cistoskops. Tā ir tāda manipulācija. Arī nebaidīšu, viņi nav tik sāpīgi, nav nepatīkami tik ļoti. Sievietēm tā ir daudz panesamāka. Tāds maziņš instruments, aptveram pildspalvas lielumā, platumā, es teiktu, kur, viņš karš, līdzīgs kā fibru endoskops un līdzīgi kā visi endoskopi, mēs ievedam iekšā instrumentu un konkrēti apskatāmies urīnpūsli. Vai mēs neredzam to veidojumu, vai kaut kur nav izmainīts. Ja ir veidojums, mums jau ir zināms, ko mēs darām operācijā un tālākais viss. Bet mums ir lieli riska faktori šim te visam, smēķēšana. Primārais riska faktors ir smēķēšana. Viennozīmīgi. Tāpēc, kā caur nierēm šie visi nikotīni un visi tie, kas tur tajās cigaretēs ir un arī elektroniskajās cigaretēs piemaisījumi iet caur nierēm, caur urīnu pūsli, caur urīnu izdalās. Tas ir galvenais riska faktors. Bet es domāju, ja sieviete tagad grib tā kā profilaktiski sakot līdzi, vai viņai tur kaut kas nesāk veidoties, baidoties no vēža, nezinu, reizi gadā jānodod urīna analīzes, jāapskatās tie eritrocīti. Piemēram, tas būtu kaut kas tāds, ko darīt? Ir kaut kas tāds, ko to darīt tā kā profilaktiski vai? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka tas par sliktu noteikti nenāks, ja viņi tiešām, vai viņai anamnēzē ir bijis radiniecēja vēzis, tad noteikti to vajag darīt. Šobrīd arī tādi notiek zinātniski pētījumi par dažādiem marķieriem urīnpūša vēža gadījumā, lai pacients pats varētu nodot urīna analīzes un tur uzrādītos tie marķieri, kas ir pozitīvi vai negatīvi, un tad var saprast, vai pacientam vajag cistoskopiju vai nē. Arī pat es piedalos tādā Rīgas Tradiņu universitātes pētījumā, bet tie tikai zinātniski, un tie būs varbūt pēc 10 gadiem vai pēc 5 aktuāli, jo katru, šobrīd arvien vairāk meklē lietas, kas pacientam palīdzētu, jo mums jāatcerās arī, kad arī pie onkoloģijas, tas varbūt vairāk nav varbūt pie sieviešu, tādām vairāk pie vīriešu, ir otra lieta, ka mums ir pārāk aktīva ārstēšana, jā. Tā ir otra lieta, jā. Bet tā kā cita tēma ir. Jā, es gribu beigt, bet es gribu beigt tieši ar vīriešu tēmu, jo man ļoti likās, simpātiski, kas uzrakstīja sievieti, domāju, droši vien pieļauj par savu partneri vai par vīru, jā. Rīdzīgi, viņi saka tā kā, mēs kā sievietēm regulāri pie ginekologa reiz gadā ir jāaiziet. Kāda ir tā vīriešu profilakse, jā? Cik bieži, piemēram, vīrietiem būtu jāiet pie urologa, un tie ir pat konkrētāk, jā? Kā interpretēt zemu testosteronu līmeni? Piedod, es sajaucu divus jautājumus. Respektīvi, bieži vīriešiem jāiet līdzīgi kā sievietes iet pie ginekologa, un otrs jautājums, vīrietim ir zemes testosterēna līmenis, vai jāiet pie urologa, vai arī pietiek ar uzturpagātinātājiem? Tā, par pirmo jautājumu par vīriešiem. Tātad, pirmais jāskatās, vai vīrietim, ja vīrietim nav sūdzību, un viņš ir tā kā normāls vīrietis bez sūdzībām, tad viņš nāk aptuveni pēc 45 gadu vecuma ar analīzēm veiktām. PSA analīze, kas ir prostātas specifiskais antigēns, testosteronu nodod, urīna analīze, pilna asinsāina un visādas bioķīmiskās analīzes. Viņš atnāk vienkārši uz kontroli. Bet, ja pacientam, teiksim, ir anamnēzē, teiksim, tēvam priekšdziedzera vēzis, tad gan vajag iet, tā kā mazliet agrāk jau sākt pārbaudīties, jo mūsu pacientu lokā ir arī tādi, kam ir agresīvi audzēji arī 40 gadu vecumā, Jo, ja pacienta tēvam ir bijis priekšdziedzera vēzis, tad viņam ir aptuveni 50% lielāka iespējamība par pārējo populāciju, arī šo te vēzi iegūt, Bet normāli, ja nav sūdzības, es teiktu 45, 50 gadi, nākam pie urologa katru gadu, pārbaudamies, mēs parunājamies par simptomiem, jo bieži vien pacients jau arī neizdomājas par to, ka viņam ir kaut kādas problēmas, un tad viņam uzdod jautājumus, viņš tā, man tas ir. Jā, man arī tas ir īstenībā, jo mēs jau ikdienā skrienam, pierodam un tā, un tagad arvien vairāk arī, sievietes arī uzrunā savus vīriešus, liek aiziet, vai ne, tas ir tāds pozitīvs, tāds, Tāpēc arī šis jautājums. Jā. Kā ar to zemo testosteronu? Tas ir uroloģija jautājums. Tas būtu jautājums, cik pacientam ir gadu vai blakus patoloģijas un kur ir tā lieta, jo zemes testosterons ir tātad vairākos variantos. Ir saucamais primārais hipogonādisms, kad ir problēma pašos dzimuma orgānos, sēkliniekos, viņi nestrādā pareizi, un ir sekundārais hipogonādisms, kad ir problēma ar, teiksim, galveno regulācijas mehānismu, kas ir hipotalāms vai hipofīze, un tad ir jāsaprot, kur ir tā problēma. Mēs pārsvarā sūtam pacientus pie endokrinologam, lai viņi izvērtē, jo tur ir vairākas analīzes jāveic, jānosaka lutinizējušais hormons. Es domāju, ka neiesim tik sīki, es gribēju meklēt palīdzi, un tad idejas tas ir. Noteikti ir jāiet pie ārsta, ja ir zemes testosterons, noteikti. Un tad endokrinologi varētu sākt. Brīnišķīgi.
Man nenormāli patika. Liels paldies! Bija tiešām ļoti, un arī tas veids, kā tu izstāstīji, man likās, bija ļoti daudz noderīgas informācijas. Es uzreiz gribu teikt, sievietēm, ja tu šo klausies, es domāju, kopīgi varam teikt, ja tiešām nevajag ciest, tas, ko tu minēji, 10 gadus staigāt pamperos vai 5 gadus, ja, nu, to var labot. Tikai droši vien, ka arī vajag laicīgi sākt, kad tu jau pamani pirmos simptomus, tā neaizlaist jau daudz dziļāk to visu iekšā, bet tiešām ir vērts, vai pēc tam varētu šķaudīt bez bailēm, smaidīt un lēkāt koncertos un tā tālāk. Jā. Milzīgs paldies, Sanda! Jā, paldies jums arī un ceru, ka noderēs jums visām. Tūlīt dabūsi garu rindu sev. Paldies!